Tas ģenerālis Strībiņš arī to kroplu Kaspari ir dabūjis no Kinder Love Paradise, Paradise ko Fantasy Parka kaut kāda. Jo Kaspars ir izaudzis tādā bērnamā, kas arī vienlaicīgi ne tikai ir bērnams, bet arī tāda kā viesnīciņa, kur var kaut kādi ģenerāļi un kaut kādi miljonāri braukt tā kā pīstārā bērns. Un Kaspars ir viens no tiem bērniem. Un tad, kad Kaspariņš bija maziņš, jā, viņš stāvēja pie loga, ja, ar saviem brālīšiem un māsiņām, tur tajā mājiņā, tajā bērnamā, kurā viņš dzīvoja. Un, un tad piebrauc mašīna, tur kaut kāds onkulis izkāpj ārā. Un tad tie sīkie tādi saka, ne, es nezinu, kurējot tagad izvēlēsies. Tur, jā, tu šonakt vienu no mums pisīs dirsā, jā. Un tad Kaspars tāds saka, gan jau, ka tas būšu es, viņi vienmēr izvēlās mani. Un tad, jā, tad atnāk tie sīkie sāsts sēž, gaida, kad nāks līdz kāda saukt lejā. Un atnāk tā komendante, ja, kas viņiem tur ir tajā bērnamā, atver vaļā durvis tajā palātiņā, tajā istabiņā, kur Kaspars ar saviem brālīšiem un māsniņām dzīvo. Un viņi tādi skatās, paskatās uz Kasparu. Kaspar, tev jāiet lejā. Un Kaspars tāds, es zināju, ka tas būšu es. Un tad Jānis Onkuls, kurš atbrauc, izrādījās bija ģenerālis Strīpiņš. Un tad viņš pavadīja nakti kopā ar sīko pederastu Kasparu. Un tad viņš aizgāja pie tās komendantes un prasīja, ģipa, cik vispār maksā Kaspars, ja? Un tā komendante tāda saka, jūs gribat tā kā vēl vienu nakti tā kā pārgulēt ar sīko pedofilu Kasparu? Un ģenerālis tāds saka, nē, es gribu viņu tā kā paņemt pavisam, ja? Tā kā viņš grib viņu tā kā vest uz mājām, ja? Nopirkt pēc sīko pedofilu Kasparu, lai viņš varētu katru dienu pīst. Tā komendanta tāda skatās, 1 miljardu.